Beidzot, kad viņas dziesma apklust, dieviete kļūst par mazu zaļu putnu. Mēs esam kamera ansamblis Spectrum Percussion, un mēs vēlamies piedāvāt Latvijas klausītājiem koncertu programmu ar nosaukumu Pretī jūrai. Jūra ir mūsu vadmotīvs, un šajā koncertu programmā esam apvienojuši japāņu un latviešu komponistu darbus, kas sasaucas ar dabu, jūru, vēju, mākoņiem un putniem. Sākumā dzirdētā haika ir kļuvusi kā pamats visai programmai. Un tā ir rakstīta Dacis Aperānes skaņdarbā Dievietes dziesma. Tieši tā. Šajā koncertu programmā esam iekļāvuši arī komponista Gareta Fāra brīnišķīgo opusu Japānas zieds. Un tur flauta, kā akadēmiskais instruments, uzplauks shakuhachi tembrālajās krāsās. Tad timpāna solo izskanīs komponista Toshiichi Yanagi skaņdarbā ritmu gradācijas. Tāpat leģendāra marimbista komponista ir Keiko Abata, kuras skaņdarbs arī skanēs šajā programmā. Un tas būs skaņdarbs marimbai. Un tieši šis sastāvs, flauta, sitam instrumenti un klavieres ir tas, kas atspoguļos šo programmu, šo tēlainību un Japānu atnesīs pie jums.